kā tas var būt, Laura Valter, ka ir nostāvējis gabals 50 gadus kaut kur, un pēkšņi uzrodās autortiesību pieteicējs? Bieži vien jau kaut kur, kad dziesma kāda kļūst populāra, un jau patiesībā jau rotē vairākus, varbūt pat 10 gadus, kāds tomēr kādā savā agrīnā ierakstā saklausas ļoti liels līdzības un pasaka, ka tas ir bijis vēl pirms vispār tas ir noticis. Un tad, nu, jo naudiņu jau nopelnīt visiem ļoti gribās, vai ne? Un tā ka šī čaļa sakara arī. Nu, autortiesībām gan ir tie, es neatceros, cik gadi bija, bet tas noilgums pēc autora aiziešanas aizsaulē, kā saka, kādu laiku vēl uz tā var dzīvot bērni un varbūt mazbērni, pēc tam tas nonāk vienkārši, nu, kā saka, publiskai lietošanai. Cik bieži tu, Uldi, dzirdi jau melodijas, kuras tu esi dzirdējis, nu, par kurām tev ir skaidrs, ka šitas jau tiešām kādreiz ir sarakstīts? Ir kaut kas ir ļoti līdzīgs. Diezgan daudz skandarbi ir, kas ir, nu, kaut kas bišķiņ pamainīts, kaut kas tā. Tas notiek visu laiku, un tāds plaģiātisms, man liekas, ir ļoti izplatīts. Nesen klausoties The 1975 albumu, pēc tam arī iedomājoties par Muse pēdējo mūziku, es aizdomājos par to, ka man ir aizdoms, ka, ja grupa nonāk kaut kādā strupceļā un pēkšņi nevar rakstīt dziesmas kā no pārpilnības raga, ar ko es ticu, ka šeit klātesošiem problēma nav, producenti, tie cilvēki, kas tur uzmana ansambli, saka, bet kur uzstājas tieši tādu gabalu, tā kā jau tev bija, un viss būs kārtībā. Kā tev liekas, kā autorim? Es domāju, kāpēc ir tā, ka pēkšņi tu dabū kādam pasaulē jau zināmam ansamblim albumu, kurā ir, nu, tu visu to jau esi dzirdējis. Dziesmas, kas ir kopija viena par otru. Es nezinu, kas attiecas uz 1975, viņu jaunajā albumā ir 17 dziesmas. Būtībā 3. Jā, viņam varbūt tās vajadzēja izdot uz pusi mazāk. Man joprojām tā grupa patīk, bet es nezinu, tas laikam ir atkarīgs no katra paša radošā potenciāla. Es kaut kā tiešām nekad neesmu varējis, nu, man nav nācies sūdzēties par to, ka trūks dažādu ideju, bet, nu, redzēsim, varbūt tās nākotnē mums nāksies kopēt savu pirmā mini albumu ierakstu tikai caur citu skaņu, bet īstenībā par autortiesībām runājot, es tikko atcerējos, ka mums albuma pašā sākumā ir izmantots fragments no Mocarta simfonijas. Albums iesākās ar Mocartu, bet par laimi mums Mocarts nevar iesūdzēt, jo ir tiešām iestājies noilgums. Var iesūdzēt tas, kurš izpildīja to Mocartu?